Jā, Glābsaugs Misklēni ir izvēlējies atbalstīt iespējamo misiju vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, man šķiet, ka katram uzņēmumam, kurš gūst peļņu, ir savā peļņā jādalās ar sabiedrību. Un mūsu izvēle ir krīt uz iespējamo misiju, tas lielā mērā sakrīt mūsu stratēģiju. Un veselība un izglītība ir divi priekšnosacījumi, kas nosaka, ka tauta veiksmīgi attīstīties. Veselībā mēs strādājam ikdienā, un tātad izglītība tā joma, kur mēs vēlamies atbalstīt īpaši. Mēs sadarbojamies misiju kopš 2008. gada vairākos veidos. Vienkāršākais veids ir, mēs palīdzam finansēt iespējamās misijas pasākumus. Ir arī citas lietas, ko mēs darām, un viena no tām ir, ka es pats personīgi darbojos kā mentors, jeb padomdevējs vienam no jauniem skolotājiem, lai palīdzētu personīgi attīstībā. Un laiku pa laikam ir iespēja arī vadīt kādu no stundām kādā no Latvijas skolām. Galvenokārt es redzu sadarbību un vērtību šajā lietā caur to, ka iespējamā misija papildus tam, ka man šķiet tā kopumā uzlabo izglītības kā vērtības propagandu, bet arī tā ir jauno līderu skola. Manuprāt, Latvijā tas, kas ļoti nepieciešams, ir izglītoti un motivēti līderi, kuri strādās turpmāk mūsu visu labā.